Laikam, kad gadi iet, tad tā biežāk sastopās ir divi tādi notikumi, kur satiekās pazīstamie cilvēki un radinieki. Visi zina, kas tie par notikumiem dzīvē parasti ir. Ja? Un, vakar apglabājām vienu manu draugu, jo tas tāds cilvēks, kamēr viņš bija dzīvs, viss gribēja būt viņa draugi un vajag daudz draugu. Un bija arī, viņam ir daudz draugu, visdrīzākais, jā, bet tagad viņš to nedzird tādā ziņā fiziskā, tā kā es arī varu droši pateikt, pietrūkst bišķi, bet viņš dzīvoja tā, kad es esmu pārliecināts par to, kad viņš ir saticies ar to kungu, jo ja nu viņš nē, tad man vispār nekāda cerība. Droši vien, ka nav. Bet labi, šodien es gribu bišķiņ paturpināt tēmu, kur es aizsāku 12. janvārī. Un tur es vēl kaut kādām niansēm, kuras es nepateicu un kāpēc es to neizdarīju. Tāpēc, ka tajā pagājušā reizē man runa jau tāpat bībeliski, tā runāja ieilga līdz pusnaktī, vai, precīzāk sakot, ņemot vērā, nezinu, šodienas adekvātā cilvēka, adekvātā kristieša spēja noturēt uzmanību, tās bija kaut kur tuvu 50 minūtēm. Tāpēc, ka tēma, protams, bija plaša, ja? Un otrkārt, man liekas, katrs sev tāds cienošs runātājs jau vienā reizē nekad nevar iekļauties, jo tad iznāk, ka viņam jau vairāk nav ko teikt, viņš visu pateicis. Un tāpēc es šajā reizē jūs centīšos tik ilgi neaizturēt un īsāk man tā runa būs, jo palika pāri kaut kādas dažas lietas, ko es nepateicu. Tas, ko es nepaspēju vēl pateikt, kad man ir radies tāds viens dikti nopietns jautājums par tēmu, kas droši vien satrauc katru normālu pilsonu un adekvātu cilvēku, tas ir par supervaroņiem. Un kāds, es domāju, ka ne tikai kāds, es domāju, ka varbūt daudzi pat, varbūt mums nav jāatzīstās, ja, bet kurš nav gribējis kādreiz būt tāds labāks un stiprāks nekā viņš patiesībā varbūt ir. Vismaz, ka es biju maziņš, tad es sapņoju par tādām lietām, ja, kā puišals, ja tur būtu baigais šidāts vai tāds tur super varonis un varētu visu man tur bītos un baigi respektētu, bet es par to domāju, kad es biju bērns, un manā laikā, protams, vēl nebija tur tādi visādi betmeņi un kaut kādi supermeņi, un kas tur vēl tagad par meņiem, Spidermeņi un pilns ar viņiem, un Catwoman, un, labi, par to es nesapņoju, bet pēļņasim pat, ja varētu teikt, tiem supervaroņi, kāpēc viņi tie supervaroņi, visi tie meņi un vumeņi ir, tāpēc, ka viņiem ir tās superspējas, ka viņi kaut ko var vairāk nekā citi parastie, nekā tie parastie, ja, nepopulārie, ja. Un tāpēc es arī par tām domāju, iedomājos, vai citreiz kāda būtu, ja tu vari lidot, vai iet pa ūdeni, vai vēl kaut ko citu darīt, ja. Tā, es ceru, ka jūs nedomājat, ka es esmu jocīgs bišķi, bet bērnībā tādas domas bija, bet es atklāšu kādu priekš jums labu ziņu, tagad es vairs neesmu bērns jau kādu laiku, un šobrīd es strādāju. Es domāju, ka mācītājs jau dažas reizes ir pieminējis, bet mēs esam mazā kompānijā, bet es atkārtošu, ja kāds nav dzirdējis, es strādāju aviācijas nozarē. Un kas šajā manā aviācijas nozarē ir paši galvenie personāži? Protams, tie ir piloti, jo visiem viņi patīk. Visiem patīk piloti, tāpēc, kāpēc viņi vienmēr staigā baltos kreklos ar uzplečiem un polīzes saulesbrillēm. Un, kad viņš tev paiet garām, tad viņa stāja izskatās tāda, ka tajā supervaroņa hierarhijā viņš pozīcijā kaut kur apmēram virs Chuck Norris ir kaut kur.
Ja, ziniet, tas varbūt nav pavisam tukša skaņa, jo katrs no viņiem ir gatavs izglābt pasauli, kā to dara tie supervaroņi. Ja, protams, ja tāda ļaunā stunda, ja tāda gadīsies, ja, un mēs esam redzējuši droši vien daudz pilnu Holivudu ar tādiem visādiem sižetiem, un diemžēl arī ir kaut kādi reāli gadījumi, ja, kad gaisā sagadās ķibeles, ja, un kad viss ir slikti, un ir tāda brīža, ka tikai no šī cilvēka pareizā laikā pieņemtā pareizā lēmuma ir atkarīgas to cilvēku dzīvības, kas viņam tur aiz muguras tajā desā sēž, kas pa gaisu lidinās. Un, ja viņam palaimējās šo lēmumu pieņem pareizi, loģiski, ka viņš jūtās tā, kā viņš būtu izglābis pasauli. Ja? Un kāpēc viņš ir spējīgs pieņemt šādu te pareizo lēmumu, jo viņš tam ir gatavots. Kā rīkoties tādā situācijā, kā rīkoties ļaunajā stundā vai ļaunajā dienā. Kas parasti notiek pēc tam? Pēc tam visi citi viņam sit pa plecu. Ja viņam tas viss izdodās, iespējams, ka viņš dabūna arī kādu apbalvojumu. Un viņš, protams, jau tad jūtās jau visu pilots, un tāpat arī tie cilvēki, kas ir atradušies kopā ar viņu šajā situācijā, saka paldies par to, ka dabūjuši iespēju turpināt dzīvi un dzīvot, un citreiz saka, ka tā ir otrā dzimšanas diena. Bet kāpēc es to tā saku, vai kāpēc es par darbu drusciņi ierunājos? Laikam jau tāpēc, ka tā aviācija šodien ir tik droša, ka tikai retajam sanāk izglābt pasauli. Un ne katrs no mums ir vai grasās kļūt par pilotu. Par cilvēku, kam daudz vienkārši uztic nedomājot savu dzīvību, vienkārši nopērkot biļeti un iekāpjot iekšā, tu par to tajā brīdī nedomā, ka tu arī iedod savu dzīvību kādam rokās. Bet daudziem no mums, kas mēs te esam parastie, vienkāršie cilvēki, tāpatās ir atbildība par cilvēku dzīvēm. Par tiem, kas mums ir visapkārt, par tuviniekiem, par mūsu ģimeni un varbūt pat arī par cilvēkiem, kurus mēs vēl šobrīd nepazīstam. Bet, diemžēl, kas jāsaka, ka dzīvē nevienmēr viss ir tā noregulēts un sakārtots, kā tas ir aviācijā. Un katram no mums var gadīties iet cauri ļaunajai stundai. Bet ko par to saka Bībele? Es aicinu atšķirsim kopā Efeziešiem 6. nodaļu un paskatīsimies sākot ar 11. pāntu, 3 pantiņas, no 11. līdz 13. Efeziešiem 6. nodaļa no 11 līdz 13. Un te ir tādi vārdi, ko mēs daudzreiz esam lasījuši, bet šoreiz atkal mazliet citā kontekstā. Un 11. pantā ir tādi vārdi. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, ka jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visi uzvarējuši varētu pastāvēt. Un no šīs ar daudzām pamācībām un pamācības vārdiem, varētu teikt, bagāts rakstvietas, mēs šodien apskatīsim tikai 2 vārdiņus par šo ļauno dienu. Un vēlāk vēl varbūt drusciņi pieskarsimies šai pašai rakstvietai. Ko es gribu pateikt? Varētu padomāt, vai, ja mēs tā noliekam, apsēžamies no malas, ka pilotu māca nopietnāk nekā jūs, nekā tevi un nekā mani. Kāpēc tas tā notiek?
Nu, tāpēc, ka viņam visdrīzāk ir uzticēta kaut kāda lielāka atbildība. Nu, elementāri galu galā viņam vairāk maksā. Ja, bet tas, ko es gribu pateikt, ka tā nav. Jo Bībele māca savā kontekstā kaut ko citu. Un es bišķiņ mēģināšu izskaidrot. Es saprotu, ka es varbūt citreiz nepārāk vienkārši izsakos, jo man ir kaut kāds tās doma gājiens, bet pilotam māca, kā rīkoties, ja gadās ļaunā diena. Ar domu, ka tāda var nekad nepienākt. Bet Bībele mūs māca, ko mēs nu pat izlasījām 6. Efeziešiem 13. pantiņā, kā rīkoties, kad gadās ļaunā diena. Ar domu, ka tā mūsu dzīvēs noteikti būs. Un viena lietu, ko es varētu pateikt, vai nu par nožēlu, vai nu par laimi, ko es esmu novērojis, ka piloti viņi nav loderi. Es viņus redzu ikdienā, viņi nelaiž muļķi tur tajā skolā, apmēram nospiest un dabūt končītī labāku atzīmi. Viņi paši mācās, un viņi mācās daudz nopietnāk par to, ko es esmu citreiz novērojis, kā mēs mācāmies šeit. Un neskatoties uz to, ka iespējas viņiem iekļūt šajā ļaunajā dienā ir daudz mazāks, minimāls, es pat teiktu. Aviācija drošākais transporta veids pasaulē. Viņi liek eksāmenus un viņi trenējās. Bet mēs bieži vien izvēlamies tādu eiforijas stāvokli. Mums neviens neprasa atbildību par to, ko mēs mācāmies, vai mēs esam apguvuši to, ko mēs mācāmies vai ne, to tēmu, neskatoties uz to, ka iekļūt šajā ļaunajā dienā mums ir daudz augstāks izredzes nekā pilotiem debesīs. Kā tad Jēzus Kristus mūs aicina mācīties? Tas, kur mēs dziedājām, esmu tavs, es pagodinu, esmu tavs Jēzu. Un šis te Jēzus pagājušajā dievkalpojumā mūsu mācītājs mācīja no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas, un 11. 12. pantā tur bija tādi vārdi. Tie, kas jūs pierakstat visu laiku, jums jau ir pagājušā dievkalpojuma pieraksts. 11. panta es sākšu ar otro pusīti. Tas, ko arī mūsu mācītājs mācīja, ir tādi vārdi. Jums ir dots zināt debesu valstības noslēpums, bet viņiem, pārējiem cilvēkiem, tas nav dots. Jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība. Ja varētu teikt, es saprotu, ka es atkal drusciņu pievelku no savas prizmas, ja, to rakstvietas kontekstu, bet varētu teikt, ka tāds cilvēks būs sagatavots, kā rīkoties ļaunajā stundā. Bet tālāk te ir, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Ja varētu teikt, ka tāds cilvēks nebūs gatavs, ja viņš nokļūs situācijā. Atcerieties arī to, ko mēs esam mācījušies šeit Nācietas draudzē iepriekš, un es atsaucos uz vienu savu sprediķi, ko es šeit iepriekš esmu teicis, no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas. Tur bija tādi panti, Lūkas 6 no 47 līdz 49, un tur bija teikt tādi vārdi. Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, ka viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints. Un tālāk ir zīmīgi vārdi, kad no plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku. Tātad notika kaut kāda ķibele. Notika kaut kas ārpus normālās lietu kārtības, jo plūdi nāca, varbūt pat ūdeņs jau smēlās mutē, ja esat dzirdējuši tāds teiciens, ka ūdens smeļas mutē. Bet te tālāk ir tādi vārdi, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celt uz klints.
Kāpēc šie izaicinājumi nespēja sagraut šo namu? Jo viņš tam bija gatavs. Viņš bija gatavs ļaunajai stundai šis nams. Viņš bija gatavs šiem plūdiem, viņš bija celts uz klints. Bet 49. pantā ir tālāk tāda vārda, bet kas dzird un nedara, tas līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes bez pamata. Un kad ūdeņi tai lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagrūv. Un šīs ēkas gāšanās bija liela. Un tīri analoģiski, kāpēc šie izaicinājumi sagrāva šo ēku, jo viņi nebija gatavi. Viņi nebija gatavi tam, kā pastāvēt ļaunajā stundā. Redziet, šāda ļaunā stunda, viņa parasti ir negaidīta. Viņi nenāk ieplānoti. Viņi nāk bez iepriekšējas pieteikšanās. Tāpēc tai ir jāgatavojas iepriekš. Un paskatīsimies arī kādu piemēru no Bībeles, jo pagājušā reizē es minēju negatīvu piemēru, bet protams, tas ir piemērs no reālās dzīves par ķēniņu Dāvidu, kā viņam veicās ar sievietēm. Tāpēc šoreiz paskatīsimies uz pozitīvu piemēru, arī piemērs no dzīves, arī par nelikumīgām vai tādām apšaubāmām attiecībām ar pretējo dzimumu, kā veicās Jāzepam. Jāzeps, kad viņš vienā no savām ļaunajām stundām, un jāsaka, ka tas ir vīrs, kam bija vairākas, man liekas, dzīves garumā tādas brīži, ko varētu teikt par pašu ļaunāko stundu, kā raksturot, ja? Bet, kad viņam cita vīra sieva, Potifara sieva, pienāca pie viņa un sacīja, gulē ar manīm. Viņš aizbēga no viņas, lai nebūtu jāizdara šī darbība. Par to mēs varam lasīt Mūzes, 1. Mūzes 39. nodaļā. Un kāpēc viņš to izdarīja? Ja es dzirdētu tikai, ja es nebūtu lasījis visu to stāstu, es domāju, varbūt viņa bija neglīta. Bet Bībele saka, ka viņa bija faraona, galma, vīra, sardzes, priekšnieka, sieva, augsts kārts cilvēks hierarhijā tajā valstī, kas bija attīstīta valsts tajā brīdī. Un šī, protams, ir tikai mana spekulācija. Man patīk iztēloties, pielietot fantāziju. Es pieļauju, ka viņam viss bija luks pēc tā laika standartiem. Un kad viņa sieva, šī Potifara sieva arī izdomāja šo pasaciņu, par ko es stāstīts šajā pašā 1. Mūzes 39. nodaļā no 13. līdz 18. pantam, ka nevis, ka viņa uzmācās Jāzepam, bet Jāzeps viņai. Un kāds bija rezultāts, Potifars viņai noticēja. Ja tas tā ir, tad vismaz var secināt, ka pavisam briesmīga viņa nebija, ka bija pamats šādai uzticībai vai noticēšanai. Protams, var arī pieļaut, ka Jāzepam bija briesmīgi gaumi, bet varbūt mēs varam vēl paspekulēt. Tur varbūt Jāzeps nebija par saviem pārliecināts vīrietis, vai varbūt viņam bija vēl kaut kāds fizisks vainas, kādēļ viņš nevarēja gulēt ar šo sievu, kā viņa prasīja. Bet, ja mēs paskatāmies 1. Mūzes 39. nodaļu, mēs te bišķi paķidāsim, paliksim pa tiem pantiņiem, kam ir vaļā 1. Mūzes 2., 3. pantā šajā nodaļā ir tādi vārdi. Bet tas kungs bija ar Jāzepu un visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. Ko jūs saprotiet no tādiem vārdiem? Tātad runa iet par to, ka viņam bija sekmes visās lietās. Tālāk te teikts, un viņš piemājoja savu kunga Ēģiptiešu namā, un iet par šo Potifaru. Tātad viņš atradās patstāvīgi noteiktu personu, es teiktu tās, kas tad
bija šajā namā, kas dzīvo šajā namā redzeslokā. Un 3. pantiņā, kad viņa īpašnieks redzēja, ka tas kungs bija ar viņu un ka visam, ko vien tas darīja, tas kungs lika viņa rokās labi izdoties, tad tas, ko es pateicu, to varēja redzēt. Viņš to redzēja, viņa īpašnieks to redzēja, to varēja redzēt no malas. Savukārt, ja mēs paliecam uz 6. 7. pantu, te tādi vārdi, viņš uzticēja visu, kas tam bija Jāzepa rokām. Un viņš nerūpējās pats ne par ko, izņemot par maizi, ko tas ēda. Bet Jāzeps bija, un te ir arī labi vārdi, bet Jāzeps attiecībā uz to, kāds tad Jāzeps bija, vai viņš bija jocīgs, nebija. Jāzeps bija skaists augumā un glīts izskatā. Es vienkārši varu noprast to, ka fiziski ar viņu bija viss kārtībā, labā formā. Un pēc visiem šiem notikumiem, tad nevis kaut kādā laika periodā, bet pēc visa, ko Jāzeps jau iepriekš bija darījis, pēc tiem notikumiem, gadījās, ka viņa kunga sieva meta savus acis uz viņu, uz Jāzepu. Tātad šī sieva arī to bija pamanījusi, ka viss, ko viņš dara, viņam labi izdodās. Un sacīja, guli pie manis. Tad kamdēļ neizmantot iespēju? Kas varēja pilnīgi mierīgi palikt apslēpta, ko neviens iespējams neredzētu. Es varbūt spekulēju, bet es vienkārši mēģinu saprast, kas ir rakstīts 39. nodaļā, jo 11. pantā šeit aprakstīta tāda situācija, tad kādu dienu, kad viņš bija ienācis, runiet pa Jāzepu, namā, lai padarītu savu darbu, un neviens cilvēks no nama ļaudīm negadījās klāt. Tāpēc es tā varu pieļaut tā domu. Tad kāpēc viņš to nedarīja? Redziet, 9. pantiņā, šajā pašā nodaļā, ir tādi vārdi. Viņš pats šī namā nav lielāks par mani. Runiet par Potifaru, par to, kā Jāzeps saka par Potifaru. Un viņš man neko nav šī namā aizliedzis kā vien tevi. Nav saskatām kaut kāda zināma līdzība ar to, ko mēs runājām pagājušā reizē. Aizliegts darīt visu, izņemot kaut ko. Mēs ēdam no visiem augļiem, izņemot no šī viena. Kāpēc? Tāpēc, te tālāk ir teikts, tāpēc, ka tu esi viņa sieva. Un te tālāk ir tas princips, uz kur pamata tad Jāzeps rīkojās vai pieņem lēmumu. Un te tālāk ir teikt tādu vārdu, kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu. Tagad paskatīsimies, kas tad notika pēc tam, ka viņš bija šitā rīkojies. Vai visi nāca, viņam sita pa plecu, vai varbūt viņš saņēma atkal kādu apbalvojumu. Ne, viņi iemet cietumā. Nekādas pateicības. Un tad liekas, kā tu būtu rīkojies, kā es būtu rīkojies. Ja tev gadītos šāda situācija, tev novērtē, bet tu zini to, ka tev viss labi izdodās, un te nezinu, tev blakām ir skaista sieviete vai vīrietis, vienalga saka, gula ar mani, un neviens cilvēks no nama ļaudīm nav klāt. Kā jums šķiet, vai Jāzeps tajā brīdī izglāba pasauli? Vai viņš vispār kaut ko izglāba? Manā skatījumā, ja neejam dziļāk, vismaz divas lietas. Cilvēks, kas no viņa bija atkarīgi, kas viņam bija uzticējušies un vēl uzticēsies nākotnē. Un savus stāju, savus vērtības, savus principus, savus attiecības ar Dievu.
Un šis vārds, viņš nav par velti Bībelē. Viņš ir tāpēc, lai atklātu, kā rīkoties ļaunā stundā, lai rādītu piemēru, lai rādītu paraugu, kā rīkoties ļaunā stundā. Jo ar šādu rīcību tu izglābsi pasauli. Un ne tikai tu izglābsi pirmkārt savu sievu, savus bērnus, savus vērtības, savu laulību un patiesībā arī pats sevi. Vai precīzāk sakot, Dievs tevi izglābs caur šo rīcību, jo šādu rīcību, ja tu esi tam izeit cauri un tu pieņem tādu lēmumu, tā ir Dieva žēlstība. Un ja runājam vispār par laulību, par to, kas tev ir uzticēts, ar ko tu to var salīdzināt, cik tam liela vērtība ir. Mēs varam paskatīties Efeziešiem 5. nodaļā, 2 pantiņi, 31, 32. Efeziešiem 5. nodaļa, 31, 32, kam Dievs pielīdzina savu draudzi. Un te ir runa par laulību, tie pantiņi ir, bet viņam blakām ir. Tāpēc es izlasīšu 31 un 32. 31. ir tādi vārdi, ko mēs bieži dzirdam laulību dievkalpojumos. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Un 32. šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Protams, ka teorijā viss ir skaisti. Bet, kad tādas lietas notiek, kā tad, lai pastāv? Kādam supervaronim tad ir jābūt, lai pastāvētu? Klausoties kaut kādās liecībās, intervijās par šādiem kritiskiem notikumiem, kas saistīti ar cilvēku dzīvību, izglābšanu, uz jautājumu, kā tev pietika spēka vai kā tev nebija bailes, bieži var dzirdēt vienkārši atbildi, ka es tajā brīdī par to nedomāju. Es izdarīju to, par ko bija mācīts. Vai arī es redzēju, ka vajag palīdzēt, un es darīju. Redziet, to var izdarīt tikai apbruņots cilvēks. Un saskaņā ar vēstuli Efeziešiem 6. nodaļu, kam mēs pieskārāmies mans runas sākumā, tam nav vajadzīgs automāts, tam nav vajadzīgas superspējas, bet saskaņā ar Efeziešiem 6. nodaļu un 14. līdz 18. pantu, te ir tādi vārdi. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņā. Vienkārši es taisnīgs, es patiess. Tu zini, kas ir taisnība. Es vienmēr to zinu. Pat ja es daru nepareizi, es zinu, kas ir taisnība, kas ir netaisnība. Pat ja es izvēlos netaisno ceļu. 15. pants. Kājas apauši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Nekaunies no labās vēsts, kas tev jānodod citiem. Tas nekad nebūs ērti. Nav vērtā runa. Nekaunies no tā. Bez viss tās atveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Te es gribu pieteikt to, ka pat ja izskatās pavisam slikti, pat ja tik slikti, ka tu uz sevi neceri, tic uz Dievu. 17. pants. Neatmetiet arī pestīšanas bruņcepuru un gar zobenu, tas ir Dieva vārdu. Tātad šis ir tas principu kodeks, lai tu varētu pieņemt pareizu lēmumu. Un ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Lūdz ik brīdi, tas nozīmē arī tajā brīdī, kad pavisam negribās, kad pavisam grūti ir, lūdziet Dievu garā ik brīdi.